Latvijā tiek radīts vairāk nekā mēs spējam ieraudzīt. Te rodas garšas, stāsti un spēks. Pašu produkts, pašu spēks ir 14 sēriju raidījums, kurā kopā ar aizrautīgiem jauniešiem mēs dosimies uz saimniecībām un ražotnēm, lai noskaidrotu, kā top mūsu pašu produkti. No pirmā darba soļa līdz īstai garšai un cilvēkiem, kas iedvesmo. Un katras sērijas noslēgumā Latvijas labākās garšas un radošuma satikšanās. Pašu produkts, pašu spēks. Redzi, sajūti, nogaršo. Šodien mūsu 14 sēriju piedzīvojums ir īpašā noskaņā, jo tuvojas vasaras skaistākie svētki Jāņi. Mēs esam ieradušies Cēsu novada Straupes pagasta piensaimnieku kooperatīvā sabiedrībā Straupe, kur mēs šodien satiksim mūsu galveno šodienas varoni Jāņu sieru, kas ir arī galvenais produkts, es teiktu, uz svētku galda. Bērni, vai jūs esat ēduši Jāņu sieru? Jā! Ļoti labi, ļoti labi. Bet vai jūs zinat, kas ir jādara, lai pie Jāņu sieru tiktu? Nē. Nu, to mēs šodien noskaidrosim. Ejam? Jā. Ejam! Šodien ar mums kopā ir piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības Straupe vadītājs Jānis Šulcs. Čau, Jāni! Čau! Vai taisnība, ka piensaimnieku kooperatīva Straupe ir viens no populārākajiem Latvijā? Tā ir taisnība, tāpēc, ka piena pārstrāde ir viena 3 kooperatīviem palikusi, un mēs esam atpazīstamākais pagaidām, un paši zemnieki ir īpašnieki, paši piena ražotāji, kā jūs redzat, arī es esmu fermas vadītājs un īpašnieks, un šeit jūs esat pie mūsu gotiņām. Kolosāli! Jāni, vai tu vari pastāstīt, kā sākās šis stāsts? Šī vieta, kur mēs šobrīd atrodamies, ir saistīta ar piensaimniecību, ar pienu kopš 913. gada. Taču pats kooperatīvs ir dibināts 93. gadā. Un sākotnēji kooperatīvā bija 250 biedru un vēl tikpat piena piegādātāji. Kopā ap 500 saimniecību nodeva šeit pienu, taču laikam ejot, saimniecības palika lielākas, mazākās tā kā pārtrauca savu darbību, un šobrīd mēs esam palikuši 26 biedri. Taču saražojam krietni vairāk piena. Nu, Māči, jūs esat ļoti čakli 26 biedri. Varbūt tu vari mums ieskicēt nedaudz to garo ceļu, es pieņemu no gotiņām fermā līdz produktam veikalā. Laikam jau viss sākas uz tīrumu, ja, kur izaug zāle. Tad šī zāle tiek savākta. Ir fermas, kuras laiž ganībās gotiņas, ir fermas, kur tā kā pie mums robotu kūtī dzīvo viņas fermā visu gadu, un viņām visu gadu tiek dota konservēta barība. Un tad ir tā zāle, kura tiek sajaukta vēl ar kukurūzas skāberību, ar graudu miltiem, ar rapšiem, ar dažādiem mikroelementiem, sāli, sodu, krītu, pat cukura sīrups tiek piejaukts klāt. Izklausās ļoti garšīgi, Jāni. Lai saldāka dzīve, un tad šis viss tiek samiksēts un gotiņām pasniegts katru dienu. Un tad, ka viņas ir tādas laimīgas un garšīgi pēdušas, kā tad tālāk mēs tiekam uz priekšu līdz tam produktam veikalā? Gotiņas aiziet uz slaukšanas robotu. Viņas motivācija doties ir tāda, ka tur viņai dos našķi. Viņa neies tāpat vien, viņai tiek iedots kārmiņš. Es arī bez našķiem šeit nebūtu atbraukusi, taisnība. Nu, lūk, un tad robots nolasa, kas tā pa gotiņu. Ja viņai ir tas attiecīgi laiks pagājis, tās 5 stundas, viņai atkal tiek nomazgāts tesmenis, pielikts slaukšanas aparāts un gotiņa tiek izslaukta. Un tad tālāk piens nonāk dzesēšanā, un katru otro dienu tiek aizvests no saimniecības uz mūsu kooperatīvu pārstrādi, no kā arī tālāk top visi mūsu brīnišķīgie produkti. Bērni, es zinu, ka jums arī noteikti ir daudz jautājumu, lai es visus neiztērēju. Jā, ka varbūt tev ir kāds aizķēries. Man ir. Cik litrus govs dienā saražo? Izslaukumi mēdz būt ļoti dažādi. Mūsu saimniecībā tas ir 40 litri no govs dienā. Un kopumā mums ir ap 65 gotiņām. Viņas gadā saražo ap 820 tonnām piena. Un kā varētu palūtināt gotiņas?
gotiņas. Tā pirmā lutināšana ir tā, lai mēs viņas dabūtu slaukšanas robotā, viņām tiek iedoti našķi. Un otrā lutināšana viņām ir tāda rotējoša birste, kur viņas aiziet pamasēt sevi. Kāpēc gotiņas ir atšķirīgas? Gotiņas ir atšķirīgas, tāpēc, ka viņām ir dažādas šķirnes. Mūsu fermā ir pārsvarā Holšteinas šķirnes govis, un vienas ir Holšteinas sarkanās, un otras ir melnraibās gotiņas. Bet pabraucot pa citām fermām, jūs vēl varēsiet atrast daudz un dažādas šķirnes. Kāda modernās tehnoloģijas atvieglo tavējo darbu? Mums fermā ir 3 robotiņi. Pirmais ir slaukšanas robots, kas izslauc gotiņu, un cilvēkam šis darbs nav jādara. Otra tehnoloģija ir barības piestumšanas robots, kas arī ļoti atvieglo darbu un laiku. Tev nav ar lāpstu fiziski jāiet un jāpiestum šī barība. Un trešā tehnoloģija ir teļu barošanas robotiņš, un arī tur tiek teliņš pabarots, un augšana notiek ātrāk, un šis darbs ir patīkamāks. Daudz cilvēku mūsdienās interesējas, no kurienes nāk viņu produkti, un tādēļ man arī gribējās tev pajautāt, kādēļ tev šķiet svarīgi zināt produktu izcelsmi un kādēļ ir svarīgi atbalstīt Latvijas produktus? Sāksim ar to atbalstu. Tie ir mūsu pašu lauki, tie ir mūsu paši cilvēki, mūsu ģimenes, kas šo visu audzē un rada šos produktus. Tas, es domāju, ka ir tāda goda lieta atbalstīt vietējos ražotājus un uzturēt šo vidi. Iemesli ir daudz, taču būtiskākais no tiem ir mūsu drošība un zinātība par to, ko mēs ēdam. Un tad arī ekonomiskais apsvērums mūsu vietējie ražotāji tiek atbalstīti. Un tas arī viss. Es domāju, ka jā, šie galvenie svarīgākie. Ja tev būtu burvju-nūjiņa un katrs bērns un pieaugušais varētu uzzināt šajā brīdī pašu svarīgāko par to lielo darbu, kas tiek ieguldīts katrā piena pakā, katrā siera ritulī, katrā jogurta trauciņā, kas būtu tas, ko tu gribētu, lai katrs Latvijas iedzīvotājs zina? Ļoti būtiska lieta ir tas, ka darbiņš tiek darīts ar mīlestību. Šo darbu nemaz nevar cilvēks darīt, ja tev tas nepatīk. Un tu ej, celies, pat tad, kad ir agrs rīts, vēls vakars, līst lietus, vai ir svētki, tu ej, celies un darbojies, un tā tu saražo šo produktu. Ja? Un tad arī šis caur pakām tā mīlestība aiziet tālāk pie mūsu mazajiem ēdājiem, lielajiem ēdājiem un pie visiem Latvijas iedzīvotājiem. Pie Latvijas iedzīvotājiem. Tas ļoti foršs veids, kā saņemt mīlestību. Paldies, Jāni, par sarunu. Bija ļoti interesanti, bet mēs tālāk dosimies uz Straupes ražotni, kur mēs ieraudzīsim, kā piens pārto pārtikas produktos, kurus mēs redzam veikala plauktos. Un jums, bērni, arī būs katram savs uzdevums tur sagatavots. Laižam! Uhu! Šobrīd mēs atrodamies ražošanā, un ar mums kopā ir ražošanas vadītājs Rolands Jomerts. Mums prieks te būt, un mums ir ļoti daudz jautājumu, vai ne? Kas notiek ar pienu, kad viņš tiek aizvests uz ražošanu? Kad pienīši nokļūst ražošanā, mēs viņu novērtējam, vai viņš kvalitatīvs, vai viņam nav kādas zāles pievienotas, vai viņš nav skāps, vai viņš ir pietiekoši tauks saturs un tādas lietas. Un tā kā mēs esam novērtējuši pieniņu, ka viņš ir labs, tad mēs viņu laižam ražošanā. Un tad veidojas daudz piena produktu. Kā jūs saprotat, ka piens ir labā stāvoklī? To parāda analīzes. Ir mums laboranti, kas taisa analīzes pienam, un pēc zināmiem kvalitātes rādītājiem mēs zinām, ka pieniņš ir labs. Cik jūs produktus uztaisat dienā? Dienā mēs uztaisam daudz un dažādus produktus, vidēji kādus 15 veidus dažādu produktus. Un kādus darbus dara cilvēki un kurus darbus dara mašīnas? Cilvēkiem ir diezgan daudz roku darba. Ja? Mašīnas iepilda zinām daudzumu, tas ir teiksim, vai tie 200 grami vai kilograms, to iepilda mašīna. Bet cilvēki uzliek, teiksim, tukšo iepakojumu un noņem pilno iepakojumu. Bet ir arī, teiksim, biezpienu, ko arī cilvēks sver ar rociņām. Bet atkal plēvīti uzkausē virsū mašīna, arī krēmiem uzkausē plēvīta mašīna, krēmu iepilda un jogurtu mašīna glāzītēs.
To dara mašīnas, bet atkal, teiksim, cilvēks uzliek tukšās glāzītes, noņem pilnās glāzītes, to dara cilvēki. Kurš ir populārākais produkts straupē? Nu, straupē ir vairāk populārākie produkti. Viens no tiem ir jāņu siers, tad ir biespiens, tad ir kefīrs, tad ir krējums. Tā kā mums ir vairāk populāri produkti. Un jums personīgi arī ir savs mīļākais? Tā kā man patīk šādi panašķoties, es labprāt ēdu biespienu krēmu ar marmelādi. Bet sakiet, kas ir sarežģītākais ražošanas procesā? Varbūt tā grūtākā sadaļa? Nu, grūtākā sadaļa ir tā, kad, teiksim, lai saražot jāņu sieru, tur vajag zināmas iemaņas, jo tas ir tā kā saimniecei vārīt, teiksim, ēdienu. Ja? Katru reizi iznāk nedaudz savādāk, jo tāpat kā upē mēs nevaram vienreiz tai pašā ūdenī iekāpt, tā arī ar pieniņu ir. Katru dienu tomēr viņš ir nedaudz savādāks, un līdz to viņš varbūt uzvedās nedaudz savādāk, un tāpēc saimniecei, kā šī gadījumā meistarīt, ja, tad ir tā galvenā pavārīte, kas protās komponentes salikt kopā. Jāspēj pielāgoties. Jā, jāspēj pielāgoties. Es dzirdēju, ka Eiropas Savienība ir piešķīrusi tādu īpašu novērtējumu straupas Jāņu sieram. Vai jūs varat vairāk pastāstīt par to, ko nozīmē burti GTI? GTI nozīmē garantēts tradicionālās īpatnības produkts. Tas nav tikai straupei. Mēs esam Latvijā kādi 5 uzņēmumi, kas ražo pēc senas tradicionālas receptes Jāņu sieru, un tāpēc ir iedots tas garantēta tradicionāla īpatnība. Tas nozīmē, vienalga, kuru no 5 uzņēmumu sieriem jūs pirksiet, tur būs zināms daudzums un attiecībās sastāvdaļas, no kā šis produkts ir ražots. Protams, viņi garšos atšķirīgi, ja? Jo katra saimniece atkal ir saimniece. Jā, ļoti jauki. Cik straupei ir svarīgi saglabāt šīs tradicionālās receptes un cik tā liela ir uzņēmuma vērtība? Ļoti svarīgi saglabāt tradicionālās receptes, jo tās jau nāk no mūsu vecmāmiņu laikiem, ja? Un mēs arī gribam nodot mūsu bērnu bērniem. Ja? Jo ir jābūt kādām vērtībām, teiksim, kas latvietību kopā vieno no senatnes līdz nākotnē. Un tas ir būtiski. Jā, ēdiens ļoti būtiska mūsu tradicionālās kultūras sadaļa ir. Un par to, ka esam godām pastrādājuši, jā, esat nopelnījuši pagaršot Jāņu sieru. Pavisam svaigs. Pavisam svaigs. Un tāds ir pilnīgi silts, kā teiktu, maizīte no krāsnes, tā Jāņu siers arī. Paldies, Roland. Mēs ļoti daudz ko uzzinājām. Un šis būs tas Jāņu siers, kuru mēs jau tūlīt gatavosim kopā ar Kasparu. Šodien tik daudz darīts, tik daudz uzzināts, jāķerās tagad pie mūsu galvenā varoņa pagatavošanas. Kaspar, kas mums programmā? Programmā mums šodien ir straupas Jāņu siers, grilēts jeb apcepts ar zemeņu mērci. Un zemeņu mērci mēs uztaisīsim vienkārši zemenes ar cukuru, un otru mēs uztaisīsim zemenes ar jogurtu. Un bērni man teica, ka viņi nesot ēduši sieru vēl ar zemenēm, taču esot ēduši ārzemēs sieru ar vīnogām. Tad šodien tas tiks labots. Tad mūsu mērķis ir zemenes saspiest. Tā kā mēs esam meža vidū, mums nav nekādas modernās ierīces, AI, blender un nekas, tad mums tas būs jādara ar dakšiņām. Tā kā Ome to darīja, ja? Sieru, es domāju, ka mums vajag apmēram šitāda biezuma šķēlēs, ne? Un mēs šitās te? Jā. Bet, ja Jāņu siers ir galvenā lomā, tāpat varētu teikt, uz Jāņu svētku galda, vai jūs zinat, kāpēc Jāņu siers ir tik svarīgs svētkos? Nezinu. Nezinu, Kaspar, arī ne. Pirmkārt jau sieru sēja saimniece, un tad viņi tā kā pacienā visu savu saimī. Un siers, kā jūs ievērojat, ir apaļš. Apaļš. Un kādā krāsā? Zeltainā. Jā. Un kad tā saule? Jā, ļoti labi. Un kad tā saule ir vislielākā? Jāņus. Nu jā. Tā, meitenes, tagad iepauzējam, tagad vajadzēs šitos sagriezt. Ja tur pa daudz drusiņa, Kaspar, es iešu var paņemt to būtu sev. Es arī varu. Tu arī vari. Visi var. Vai mums jānogriež šis? Kolosāli. Mums viņas ir jādabon pēc iespējas smalkāk, tāpēc, ja mēs viņas sākumā sagriezīsim, tad mums pēc tam būs vieglāk saspiest, vai ne? Jā. Tieši tā.
Cepsim mēs straupes sviestā, es domāju. Jā, jau, tad jau. Te Jākab, vai tu pamanīji, kas tie mazie melnie gabaliņi ir sierā? sāklas. Nu, jau uz to pusi jūs zinat, bērni, kas ir tie mazie melnie gabaliņi sierā? Ķimenes. Ķīmenes, pilnīgi taisnība, Sofija. Zini, kāpēc? Liek. Jā, kāpēc Jāņus ierāliek ķimenes? Nu, tur vairāk tieši tas, ka tās ķimenes ir tāda neparastāka garša, un līdz ar to tas ir tā kaut kā iegājies, kad tieši Jāņu siers tiek asociēts ar to, ka... Jo es teiktu, ka ķimenes tikai Jāņu sierā es vispār dzīvē patērēt. Tev ir kāda situācija vēl, kad tu pievienoji ķimenes? Nu, tā apzināti šausmīgi nē, jo ķimenes ir ļoti specifiskas. Garšosim sieru, arī neceptu? Jā. Nu, skaidra lieta. Ja dod mums tos nogrieztos galus, tad. Paldies. Jā. Nu, kā ir? Tas ir kā deserts, apmēram tā kā putukrējums ar zemenēm, tikai cietāks. Nu, jā, no putukrējums vai sieras, principā jau viens un tas pats vien ir. No govs nācis savu straupes cehu un pie mums. Ļoti tuvu, jo kas ir tādā klasiskā Jāņu siera sastāvā? Piens? Un ko vēl tur liek iekšā? Sēklas. Ķīmenes mēs noskaidrojam, jā. Vēl kāds piena produkts varētu arī gadīties. Arī dažās receptēs. Biespiens. Biespiens, jā. Bet kas tad ir biespiens? Tas pats piens. Nu, nekur tālu mēs neesam. Nekur tālu mēs Un neesam. ko vēl? Kā jums šķiet, kas to dzelteno krāsu veido? Oliņas? Oldiņas arī jāpieliek. Kā es par to nevaru? Tās tu tagad samīci, un tad šitās mēs tagad griežam šeit. Nu, ko liekam šito sviestiņā? Un skatāmies, kas viņu notiks, bērni. Paskat. Kā jūs atradāt šo recepti vispār? Es arī biju ārzemēs tāpat kā tu un ēdu sieru ar vīnogām. Un tad es domāju, nu paga, jau tie ārzemnieki var. Bet mums jau ir vēl labāks siers un mums vēl labākas ogas ir. Un es domāju, ka vajag ar zemenēm pagaršot. Bet es savukārt pirmo reizi Jāņu sieru pamēģināju cept pēc vieniem ļoti intensīvajām Jāņu svinībām, kad nākamajā dienā bija palicis pāri diezgan daudz, viņš bija sagriezts un likās, ko iesākt ar tik daudz Jāņu sieru, jo viņš tāds bija ārā stāvot drusciņi apkaltis, likās ciemiņi tādu nēdīs, bet ja viņi uzceptu sviestiņā, tad atkal tā dzīve notiek. Un Jāņu sieras cepts jau kaut kādā ziņā arī ļoti tur jau. Protams, cik garšīgi. Nu, kaut kas diezgan tuvu arī biespiem plācenīšiem, ne? Jā, tā varētu Savā arī ziņā. teikt. Tā arī No varētu tāda teikt. skatu punkta. Man ir jautājums pie palīgiem un iesaistītajām personām. Ko mēs darām ar cukuru? Vai mums zemenēm vajag cukuru, vai viņas ir gana saldas? Jāpārbauda. Kā mēs pārbaudam, iebāžam pirkstu un pagaršojam? Jā. Aiziet? Jo es pilnībā jums uzticos. Es kādus 5 jau pārbaudīju. Vajag cukuriņu. Vajag cukuriņu tomēr? Labi. Man liekas, ka ir labi, ne? Draugi, mierā. Drusku tā. Bet ja mums domas dalās, mums ir 2 bļodiņas. Bet mums viena bļoda būs ar jogurtu un viena būs vienkārši. Man šķiet tā, kurā ir jogurts, varētu pielikt cukuru. Es tieši tāpat Un domāju. tad tam, kuram nav, tad ne. Tam nevajag. Tad te būs Tā ir jogurts. viena. Kurai mēs liekam jogurtu? Es domāju, šitā jau tāda lielāka un tie jogurti. Jā, šeit Jā. tā. Jūs gribat, lai es iegāšu to jogurtu? Jā. Nu, cik mēs kādu proporciju šitā? Nu, skatāmies. Arī būs jāpārbaud. Samaisim pasimēs. Kas par nezināju, jāpārbauda visi. Šitādiem palīgiem vispār viss ideāli. Nu, man šķiet ir perfekti. Man liekas, ka ir perfekti. Proporcija. Tu atcerējies proporciju, ko mums Degustējuma. ierakstīt mūsu pavāra grāmatā? Degustējiet. Ķer? Nu, jau labi. Šitais varētu būt zemeņu tā kā sorberts. Tā kā, ja tu viņu sasaldē. O, bet jā, tu vari tā kā saldējums. Nu, jā. Tagad mūsu straupes restorānā smalkā dekorēšana. Liekam nedaudz pāri, lai siera gabali jau sadraudzējās ar mērci. Tā, nu paņemam tagad šo te arī Jā. ar jogurtu. Viss izskatās ekscelenti. Es domāju, ka mums ir jāpārvācās uz piknika sadaļu, un tas viss jānodegustē. Es nevaru sagaidīt. Tu? Jā, es arī. Vai ne? Nu, tad ātrāk. Draugi, mīļie, es pamanīju, ka viens no mums nav svētku noskaņās. Vai mēs varētu to nokārtot?
varētu. Tā kā jau Jāņu rītā Kaspars izskatās. Bet vispār mums šodien izdevies ir kaut kas tik kolosāls, ka nevar sagaidīt, ka pagaršosim. Nu, es gaidām zaļo gaismu no tevis. Aiziet! Aiziet! Šitā. Oh, No! kādi pirmie iespaidi? Biespiena pankūks. Līdzīgi kā biespiena pankūks. Pēc garša ļoti tāda sieraina. Nu, jāpagaršo arī viens bez jogurta, ko? Ar jogurtu vai bez? Ar. Nu, redz, tagad mēs zināsim, ko ar to daudzumu siera Jāņos darīt. Tieši Jāņos pēc līgo vakara. Kā mēs zinām, vienmēr viņš ir daudz. Jā, un šis ir ļoti garšīgs veids, kā dažādot Jāņu siera ēšanu. Nu, mīļie, dārgie, man liekas, ka mēs varētu veikt balsojumu, kuram mīļāka bija ceptā siera recepte ar samīcītām zemenēm bez cukuru un jogurta. Un kuram mīļākā bija recepte, kur bija jogurts un cukuriņš. Aha, jūs Ancei abi divi. Jā. Nu tad jau mums ir neizšķirts. Bet nu mums ir tik brīnišķīga diena aiz muguras, ka es gribu zināt, Jākab, kas tev šodien šķita visinteresantākais? Iekšā tur, kur taisa viss sieras un visu to. Jā, tā bija ļoti forša sadala. Tev ir arī kolosāls siera ūsas, piena ūsas piemiņai no šodienas. Ancīt, kas tev šodien vislabāk patika? Redzēt teviņus un īpaši to, kurš vakardien bija piedzimis. Jā, tas bija ļoti mīļi. Un Māja, es saprotu, ka tev jau bija pieredze siera ēšanā interesantos veidos. Jā, man bija. Es ēdu ar vīnogām, bet es sapratu, ka ar zemenēm tomēr ir drusku garšīgāk un tas tā kā latviskāk drusku. Ļoti labi secinājumi. Sofija, vai tev šķiet šī recepte ceļos uz tavām mājām un taviem svētkiem? Gan jau. Jā, un kas tev šodien vislabāk patika? Braukt uz fermu un skatīties, kā robotiņš strādā. Ļoti labi. Un Kaspar, kā tu vērtē? Mēs esam sagatavojušies Jāņu siera apstrādāšanai svētkiem. Vai ir vēl kas jāpamācās mums? Mēs esam pilnībā gatavi un ņemot vērā, ka šis ir tikai otrais raidījums un ka mēs tikai otro reizi esam kopā, jau šoreiz man nemaz nebija ko darīt. Kas te būs 14. Tāda superkomanda mēs esam un, protams, kopā tikai ar jums, mīļie skatītāji. Mēs no sirds jums novēlam skaistus svētkus un tiekamies nākamajā reizē!